Labdien visiem! Mani sauc Edgars Visanieks, un šodienas tēma mums būs semināram par PVN piemērošanas niansēm būvniecības pakalpojumiem. Iesim cauri par dažādiem slaidiem par to, kad ir un kad nav jāpiemēro reversais PVN būvniecības pakalpojumiem. Apskatīsim arī to, kā jāpiemēro PVN, ja būvniecību veicam ārzemēs, un arī dažas citas lietas saistībā ar būvniecību, saistībā ar publiskiem iepirkumiem un tam līdzīgi. Tātad, vai PVN likuma 142. pants, kurā ir atrunāts revers, ir vai nav piemērojams zāles sēšanai ceļmalā, zāles pļaušanai ceļmalās un sangrāvjos, putekļu slaucīšanai, nogūšņu savākšanai no ceļa pēc ziemas, sniega tīrīšanai, ja pakalpojums sniedzējs un saņēmējs ir Latvijas reģistrēti PVN maksātāji. Pakalpojums sniegšana vai kompensācija. SIA pasūta būvniekam ceļa kapitāla remontu uz sev piederošo nekustamo īpašumu Latvijā, kur tā veic ar PVN apliekums darījumus. Ceļš ved cauri citu komersantu, kuri arī ir reģistrēti PVN maksātāji, īpašumiem. Un šie citi komersanti, savstarpēji ar SIA vienojoties, maksās daļu no celtniecības izmaksām, jo arī šiem komersantiem ir vajadzīgs labāks ceļš. Tāpēc šiem pakalpojumiem revers nav. Bet, ja šie celmu reizēšanas pakalpojumi ir tiešā veidā saistīti ar būvniecības darbiem, tad mēs celmus nofrēzējam, lai pēc tam tur varētu tālāk kaut ko uzbūvēt, un šie darbi ir iekļauti būvniecības līgumā, tad, tā kā mēs jau pašā sākumā runājām, tad tiem ir iekšzemes revers pēc 142. panta, reversajā būvniecības pakalpojumā mums ir nodokļu rēķins bez PVN, ja? Jo PVN aprēķina pakalpojumu saņēmējs. Un tāpēc šādā situācijā, kad ir saņemts pakalpojums un PVN rēķins reversajā kārtībā, kases principā izmantotājam šis darījums ir jādeklarē.